Sveicināt, man draugi. Es ieraudzīju ziņās, ka Latvijā ir kaut kādas vētras un baigie plūdi. Tāpēc es zibenīgi nopirku biļetes. Steidzamā kārtā, jā? Steidzamā kārtā nopirku biļetes. Es viņam izmaksāju biļetes. Jā, un atlidoju, lai palīdzētu savam draugam, jo Oskara zemītē ir baigie plūdi, un tur jāglāb kaķīšus un pļaumašīnas un visādi elektrisko tehniku, tāpēc mēs tagad steidzami nodosim bērnus vectētiņam un dosimies uz viņa zemi un skatīsimies, kas tur notiek. Neslēdziet ārā. Tagad mums iedeva vectētiņš lūk šādus zābakus, lai mēs varētu mūsu glābšanas operāciju veikt, jā. Diānai un man būs lūk šādi zābaki, būs tāda josta, lai nekrīt lejā, un tad mēs ar Diānu peldēsim pa teritoriju. Tā spēcoperācija turpinās. Mēs paņēmām lielāku mašīnu, lai varētu izbraukt caur visiem tiem ūdeņiem un dubļiem, lai neiestrēgtu, jo, situācija ir nopietna, tāpēc tagad visu sagruzījām bagažniekā un tagad dosimies, skatīsimies, kas notiek. Выворачивай, брат! Поворачивай руль налево! Налево руль поворачивай! Ir labs, поехали! Nu, kas notiek, brāli? Stāsti. Neko, braucam Bandovskajās ar Zborkās. Jā? Nu, ko tu melojies tikko stāstīji, ka mēs braucam spēcoperāciju, a tu par Bandovskajiem ar Zborkā. Nu, bet mēs taču kruzak braucam. Nu, viss jau tagad, nu. Mīkstais esi, kāpēc man dursām neesi atvērs? Es jau te stāvu, gaidu, ka tu atnāks. Lūdzu, madam. Все, присаживайтесь. Vienkārši, nu jā. Telefons tev ir, Diana? Situācija ir ļoti nopietna. Mans? Mēs esam gatavi. Kur? Un viss pārējais arī, ja? A tu savu dronu paņēmi? Jā, viss sagruzīts bagažniekā. Lādētāji nepaņem, bet nu... Laižam. 31%. Nē. Nu, tu Diānai kā ceļus salauzīs. Vienkārši šitā nolaisties cilvēkam. Kruzakā sēž. Te kaut kā 2 metri šitas te, ka nafik tu šitā sēdi. Pasties, 45 grādi nakalons. Cilvēkiem šitā jāsēž. Viņš vienkārši... Tak varbūt tu vispār guļus šitā nostādies. Viņš jau kraisarā reāli guļus brauc, es saprotu, kā tā var braukt. Nu jā. Un tāpēc jau viņam ir šitas izliekums. Nu, jā, tagad vairs nav. Šitā tā jā. Nu, šitā tad jā, tad tā būtu pareizi. Nu, nevēl te ir šitas izliekums, lai to muguru visu tur turētu. Jā, tu tā kā es nezinu, jocīgs es. Tā kā nokrits. Nu jā, pasties, sievai šitā ceļas salauž, nu. Nē, Oskara mašīnā var sēdēt brīvi, nav. Nu jā, nu viņam ir tur kuģis rīklis. Kāpēc man ir daudz? Tā kā es mēģinu, lai tev vietu. Tā, tu man īsumā pastāsti, ko mēs spēcoperācijā darīsim un ko mums ir jāglāb. Mēs pa īstam vai jokojoties? Tu saki, kā ir? Mums reāli ir... Vila noslīka. Vila noslīka, jā. Latvijā bija tagad vētras, visādi stihijas izkrita vienā dienā 2 mēnešu norma ūdens lietus. Nu, tas ir nereāli. Es pat neatceros vispār savā dzīvē kaut ko tādu redzējis Latvijā. Jā, un mums tanī labiekārtotajā, kur es 3 mēnešus cītīgi strādāju, zemes gabals ir pilnībā... No rīta līdz vakaram zāli sēja. Jā, un pilnībā noslīga zemes gabals. Mēs tā vakar braucām, glābām kaķus, šodien mēs braucam glābt aparatūru, visi, kas ir zem ūdens. Nu, ja viņi ir glābjami, protams. Jā. Un ar dronu lidosim no augšas, meklēsim iemeslu, kāpēc ūdens, jo pēc uzbūves tam ūdenim bija jāiet prom, viņš ir apstājies, ir kaut kas kaut kur aizdambējies, mēs pacelsim dronu un noskaidrosim, kurā vietā ir... Atrast mums vajag to korķi. Jā. Vienkārši izvilkt viņu ārā un visu ūdens noticis. Tā kā vannā, principā, tas tāds pats princips, jā? Nu, tā kā divsā, jā. Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try to take it one by one, baby, one by one. Too many problems, I'm already lost, yeah. My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. Eitu nos tādi postījumi, nabaga cilvēki. Vienkārši viss raži, ja tev kaut kas tur bija iestādīts, viss vienkārši čau.
Drausmas. Tu brauksim iekšā tenī? Jā, braucam. Nabaga cilvēki. Ej, tu nostā, ja mēs noslīkšanās. Šito te pacelts viss. Klausies, pagada vai? Nē, Nu, godīgi teikšu, es nekad savā dzīvē neesmu neko tādu piedzīvojis. Reāli, pirmo reizi. tāds draugs ir Oskars. Jā, Es gribēju- pateicoties manam draugam Oskaram, man ir tāda iespēja piedzīvot šitādas plūdes un katastrofu. Paldies tev, Oskar, par to. Es Es tiešām gribēju vēl pateikt, jo tavā video nav tas pateikts, ka šitam ciemiņam ir 40 gadi, un viens vecs onkulīts mums vakar pateica, ka viņš ir te no pirmās dienas šī ciemā, un viņš pa 40 gadiem nekad šitādu nebija redzējis. Jā, tā kā tas ir kaut kas tāds neredzēts, un tagad es saprotu, ko jūt cilvēki, piemēram, kad es skatos kaut kādas tur Krievijas ziņas, ka viņam tur riktīgi noplūdas, visas tās dāmas paceļās tur reiz gadā, un tās mājas riktīgi sapostītas, ka pat līdz pusē aiziet. Nu. Tā, nu ko, mēs ar Diānu tagad taisamies, ģērbsimies, gatavosimies glābšanas šitai te. Labi, ka mēs vakar kaķus izglābām. O, jā, kaķīšiem tas vispār. No, seksīgi. Nu, ļoti labi izskaties, tā kā reāli glābēji, nu. Ой, вообще красота. Жена нормально, зажигалочка там. Тёлочка, ну посмотри. Jā. Nu, мы pошли. Ну давай. Labi, davai. Ko pirmo reizi mūžā kaut ko tādu daru. Tā, mēs tagad mēģinam pārbaudīt, cik te ir dziļi, vai ir vērts Oskaram braukt ar šito te krūzerīti, un viņš tagad mēģinās braukt. Edgars, Jā? daram tā, ka ej pa šito pusi, es iešu pa šito, lai viņš saprāt, kur viņam ir. Jā, jāatrod, kur tas sadalījums ir. Nu, pasties, pagaini. Jā, mums tagad viņam vajag noskaidrot, kur viņam tieši jābrauc, lai viņš nenobrauc malā, jo te viņš var uzreiz noslēgt. Nu, pasties, žoks ir līdz pusei. Normāli, easy, вообще. Tur viņam būs vienkārši kontents. Tagad jāpārbauda man, cik tālu es te. Nu, te ir ok. Nu, tagad es Oskaram rādu ceļu, lai viņš pa to sliedi brauc. Nabaga cilvēki, jūs tikai paskatieties, līdz kurienē tas ūdens ir pacēlies. Un ja tev ir pagrabs, tad nu viss tur ir čau. Vienkārši šausmas. Sieviete arī tagad vienkārši ar basām kājām iet. Nē, nu te tak ir normāli, nu. Tas tak vēl nav dziļš. Здравствуйте. Es viņai saku, kas ar viņu notiks. Nu jā, kaķīts nekur nevar aiziet, ņaud, prasa palīdzību. Kaķīt, rīziņkīs. O, te jau ir, pasties. Te ir visam. Tās aizies un līdz mūsu gabalu un aizies. Sapratīs, no tās mūsu kādam ir par optimistis vēzis. Wow, kas tas tāds? Galvenais pelni. Paskat. Nekad neesmu tādu redzējis. Zemes vēzis. Jā, viņi gurķiem un visam apēd tos. Wow. Jā, nu. Spried pēc mūsu kājām. Tā, tagad tuvojamies teritorijai un paliek vēl dziļāk. Reāli. Ui, baigi ātri ceļās uz augšu. Nu, vismaz tur, kur es eju. Viss dārs cilvēkam ir sapostīts, sabojāts. Vienkārši. Vairāk? Jā, vairāk. Ej, tu nost. Un re, kur te vismaz vienīgais tāds gabaliņš, kur var... Šitā ir mūsu vienīgā vieta, kur es uzskatu, ka brīdī Kreislers stāvēt, viņas nenotiek.
Nu jā, 100%, bet nu vismaz tagad zināsiet. Nu re, kur veiksmīgi esam tikuši līdz teritorijai. Nu ko, tev bija bail? Nu, bija šī bailīgi ar bandīšu mašīnu, kad, zin kā, pēc tam, ja neatgriezīs mašīnu veselu, tad sūdu. Nu jā, noslīgs mašīnu, un samā kājām vēl ir. Oi, vapšī, es nevaru, nu kā tā? Kas tur ir? Unreal vienkārši. Oskar, ir ūdens vairāk. Jā? Es plānoju paglābt riteņus, uzmest uz batutu. Jā. A moš tagad dronu pafilmēt? Tikai Nu, protams, tad cēl drona no vectētiņa tās no krišas. Vēl pagaid, tu man pasaki tagad visi tie gurķīši, kuri bija sastādīti, viņi visi čau viņiem ir? Viņi ir visi. Manējās lilijas arī. Nu, tak viņi ir jāfilmē. Nu jā, sanāk, tad, kad es te biju pēdējo reizi, un Diānai te forši visu auga, ja? Un var redzēt, ka jau, nu dzeltens daļ ūdens tas viss ir, bet nu rīktīgi sapostīts. Wow! Nu labi, ka ne viss tā pļaumašīna ir iekšā, bet nu, jā, vispārējais ir pa plauktiņiem salikts. Zin kā, īstenībā es padomāju, priekš manīm tas ir tāds piedzīvojums, jā, kontentiņš tā un šitā, bet cilvēkiem nabagi, tas ir viņa īpašums, nu, ieguldīts darbs un cik daudz postījumi un naudas tagad aizies, lai visu šito izlabot un tā tālāk, bet, nu, beigās, zin kā, tie ir sīkumi. Galvenais, ka visi veseli, ka neviens nav, kā saka, pastradāl no šī visa un viss ir labojums un pērkams. Galvenais ir veselība. Lūk, pļaujmašīna, un tagad mēs vēl vienu mēģināsim dabūt no dziļumiem. Kā tev, Oskar, tur iet viss normāli? Nu, paldies tev, ka tu man atbildēji. Es vēl biju domājis, iedomājieties cilvēkiem, kuriem ir pagrabs. Tur ir vienkārši uzreiz čau. Vai vēl kaut kādas, nu jā, ja piemēram rāža daudz, kas iesēdz bija un tā tālāk. Un tas tā kā arī viss sabojāts. Elektroniska tehnika, kaut kāda uz zemes, pļaumašīnas un vēl kas tur varētu būt arī nočakarēt. Īstenībā ļoti daudz. Vo, piemēram, labs piemērs, elektriskā bērnu mašīnīte. Vakar es ar Oskaru Bauroju un teicu, lai viņš viņu tur aizvēc, tur ūdens līmenis nav. Nu, tā. Un tagad viņi nav mašīna, bet gan laiviņa, motorlaiva. Nu, diez vai izdzīvos, ne? Nu jā, pēc garantijas jau aiznes pateikt, ka kaut kas notika. Nu jā, varbūt viņi kaut kas tur notika. Aizmirsām zem lietas atstājām, jā? Bet īstenībā, jā, dārgi maksā, jā? Nu, я понял тебя, без комментариев. Tā, nu ko, mēs visu tur apskatījām, savācām, ko varējām, un tagad dodamies prom, bet pa ceļam mēs vēl ar Diānu iziesim un apstīsimies vēl citas teritorijas, varbūt kaut ko pamanīsim, vai kaut kādu aizprostojumu, vai vēl kaut ko, bet nu vienkārši papētīt, un tad mēs dosimies prom. Tā kā, diemžēl, lūk, tāda situācija, ļoti žēl, ka tā sanāca, un es domāju, ļoti daudz cilvēki ir tagad riktīgi papaļina ģengi, bet, nu, neko nepadarīs. Oskars mācās braukt pa jauno, kā sakās, ar džipiem. Skaties, tu 3 metri dziļums, neiebrauc tak iekšā. Bratiškin, nu. Ir, все, nu tev pietiek, izgriez stūri, jā, kārtīgi, un tev pietiks ar to. Все, красота, давай, машине хороший клиренс, колесо хорошо поворачивает. Давай, что ты боишься, что ли? Во, молодец, брат. Ну давай, что ты тормозишь, как баба только, блядь, сдала на права, ну? Ты пацан или не пацан? Да все нормально, я же смотрю, брат. Ну вот забор 2 метра, ёпты. Давай, двигай корытом. Подожди, стоп. Ты чё едешь сразу, блин? Ворота не видишь, закрываются?
Дебил, бля, едет куда-то. Но. Все, держу, давай езжай. Че ты как баба смотришь на меня? Nē, nu tas ir vienkārši. Čau. Davai, un tas bremzītis laik jāspiež. Tā kā kaut kāds, nu pasties uz viņu, nu pasties tā rožu, nu. Tikko, zini, nolicis tiesībām. Čik. Nu, все нормально, давай, выезжаем, поехали. Es zinu. O, davai, не надо man tagad. Nu, mēs tagad dodamies ekspedīcijā ar Diānu uz kaut kurienu. Kur tu gribi iet? Nu. Turies tuvāk pie elektrības stabiem. Veiksmīgi, brālīt. Nu, un uz kurien tu gribēji iet? Tēt, šis ir ceļš? Es nekad te neiet, tu pārliecināt? Vēl egli nogāsti, ja? Ej, tu nost. Drausmas. Oi, man liekas, te būs dziļāk. Šitādas šausmas. Es vienkārši atceros ceļu. Es zinu, kur viņš ir. No, izskatās, zini, kā mēs esam kaut kādā Amazonas tajā te upē. Ej, tu nost. Komentam ir video pagad. Rekur cilvēkiem pagalms, sapostīts. Drausmas vienkārši. Nu, un ko darīt nabaga cilvēkiem? Tā, tagad pastāsti, uz kurien mēs tagad ejam? Diana. Uz kurien tu gribi iziet? Gribēju aiziet gar to dīķi, redzēt viņu. Galvenais, tu neiekrist, reāli. Nu, pa priekšu. Nē, nu, ir labi, tev var izbiet. Višķi tādu tanku vajag ieslēgt un viss. Jā, jasni. Varam neturpināt. Ai, jomā. Tu nezini, cik ir dziļš neies. Es saku, negribu pārbaudīt, tu ko? Tu gribēji uz turieni iet, ja? Jā, es gribēju iet gar dīķi. Reku dīķis tas, Aha. kas plūst. Un sanāk, jūs teritoriju te aiz krūmiem tagad, ja? Uz to pusi. Nu, traki. Ладно, nu nesanāca, pamēģinājām. Ko, jāšauj atpakaļ, ja? Не фартануло, пацаны, к успеху шли, не фартануло там, ребята. Nu, lūk, tāda ir situācija. Ja kaut kas vēl būs interesants, es noteikti piefilmēšu. Bet pagaidām, kā ir, tā ir. Rekā var redzēt, uz kuru pusi ūdens tek. Redziet, no turienes viss nāk uz šejieni. Un Diānas teritorijā ar Oskaru ir tur. Kā glābjās. Ej, tu nost. Nu jā. Paskaties, reku viņiem uļi. Skaties. Pasties, cik daudz. Galvenais reku, kur viņi ir te tusē. Koka, cik viņas daudz. Reku uļīs un koks. Pļās. Vienkārši unreal. Ai, kad viņi, ui, cik uzreiz man uzkāp virsū. Koks ir pilns. Pasties vienkārši. Es šitādi nekad neesmu Šī redzējis. rezultātā. Mēs arī esam višķiņu izglābām, bet viņi pati tur uz kaut kādu krūmu pārlēs. Unreal. Līdz pašai augšai iet. Nu, es jums teikšu, Lutonā neko tādu jūs nekad neredzēsiet. Lutonā ir indieši un pakistānieši. O, tur nedrīkst iet, tur ir riktīgi dziļš. Redziet, māja. Arī. Čau. Tieši propala. Un šis ir ceļš, jā, priekš mašīnām. Ķipa, jā, arī skaitās, vai vienkārši taciņa. Šeit, kur mēs ejam, kas tas tāds? Vai vienkārši tā ir zāle? Ai, ka tev tik znāja. Galvenais, es tikko izslēdzu telefonu, Diāna iekrita tur dziļi. Ej, tu nu. Es taču pļāju, kas ar vienu rokšķi. Labāk telefonu te. Po, kā tu tā ieslīdēji? Tur reāli tāds milzīgs O, caurums. jā, es redzu. Ej, tu nost, vienkārši cilvēks momentāli pazūd.
Lasties. Es ar vienu roku viņu doķeros, tieši tajā brīdī spiedu stop telefonā. Arī brīdī domāju, bļed, labi, ka es eju pa priekšu, man pilnais kostīms. Nu jā. Nu, ķipa, bļed, diez vai 4 metru zem ūdens. Bļed, īstenībā cik bīstam, ne? Vienkārši cilvēks hops un pazūd un nav vairs. Jā, ja nezinu, kur kāp, vai vispār nezinu vietu, man īstenībā tagad pašam strumīt. Un lai Diana iet pa priekšu. Es viņu izglābšu, bet vismaz zināšu, kur nedrīkst kāpt. Pareiz, Diana. Un skaties, tur neejust vairāk uz to pusi. Nu jā, te jau tagad jāpārbauda kārtīgi. Paskat, ka cilvēkam garažu vienkārši uz pusi aizplūdus. Es baidos padomāt, kas tur, cik dziļi tur ir. Ej, tu nost. Čau, vienkārši. Labdien! Labdien! Добрый. А здесь есть наводнение, дома под водой? Ну, не вот сам... Ну, я думаю, что нет. Ничего такого нет, Нет, страшного. не слышно было, нет ничего. Окей, хорошо. Нет, по-моему, здесь так нет. Повезло. Да, плавать так никто не Никто не плавает. Да, Хорошо, да. спасибо, всего Пожалуйста. хорошего. Tā, mēs atradām vietu, kur iespējams viss ir aizprostots, nu, vai nepietiekami daudz caurlaidības. Un tāpēc var redzēt, kā tur. Nu, tad to aiz pēdējo kadru, vienkārši pēdējo. Te kārā. Un šajā pusē var teikt gandrīz stāvošs ūdens, jo nepietiekami. Redziet, kāda tur riktīgi straume. Un tajā pusē nekā nav. Un neviens neko ar to nedara. Kaut gan jāatbraukt ar traktoru, tur uzraktu, iztīrīt. Es nezinu, kā tas viss darās, bet tad tas aiziet visu šeien. Bet tad arī ir risks saplūdināt visus šos cilvēkus, tāpēc, ka tad, tā strauma būs vēl stiprāka. Es tā domāju. Bet vismaz kaut kāds mēs uztaisījām nelielu investigation saucamo, kā sakās, un tagad ir skaidrs, kur ir problēma. Cilvēkiem pašiem ir jānodarbojas ar tādām lietām, diemžēl. Un Oskars ar Diānu ir malači, ka viņi tomēr nepadevās, atbrauca ātri ar kaimiņiem, visu sarunāja, parunāja, sazvanījās ar domi, iedeva viņam zināt, ka te ir tāda problēma, ka cilvēki netiek paši galā. Un tagad arī atrada, kur ir tā problēma. Pareizi, Oskar. Ko tu tēlo baigo ekspertu? Ko tu Nē. nogudroji, vai ko tu Es par tevi stāstīju un Diānu, ka jūs tādi malači, ka jūs varējāt visu Ka razvaļīt. iekārtojam vilku, šūpols uzcēlām. Nu jā, un ka tu atstāji pašā lejā šo te elektrisko gazonu silku, Jā. tieši ka plūdi, lai viņu uzreiz aizplūst. Pareizi. Nu, pasties, un te riktīgi tāds straumīgi teik, vienkārši no sirds. Vispār jau ir straumi. Jā, bet ar to laikam nepietiek, ja jau tur riktīgi tā stāv. Tas ūdens tik stāvoši tā, it kā viņam nekas, tā kā viņš neiet prom. Tāpēc, dargie draugi, neaizmirstiet donēt man un spiest paldies pogu, lai es varu šo naudu sev ēšanai kaut kā veltīt un nopirkt savu pāris. Un lai es varētu ēst un palīdzēt Oskaram glābt šo visu situāciju. Kā tā?